Mani sauc Svetlāna Aleksejeva, es esmu certificēta uzturas speciāliste. Vēlos pastāstīt par košļāšanu un to ietekmi uz veselību. Košļāšana ir fundamentāls process, un tas nav tikai pārtikas sagatavošana gremošanas procesam. Košļāšana ir ļoti liela nozīme arī mūsu imunitātes jautājumos. Zinātnieki ir pierādījuši, ka pienācīga ēdiena košļāšana var uzlabot mutes imūnsistēmu, kā arī pasargāt no slimībām. Košļāšanas procesā izstrādājas imūnšūnas, kas arī palīdz mūsu mutes dobumā cīnīties ar baktērijiem un sēnītiem, kas principā ir normāla mūsu mutes dobumā mikroflora. Ja mēs runājam par košļāšanu, cik daudz mums ir jākošļā vai cik bieži mums ir jākošļā pārtiku, tad attiecīgi tas ir atkarīgs no tā, kāds uzturs mums ir mutē. Ja tā ir sausā pārtika, noteikti mēs to košļējam daudz vairāk un biežāk. Ja tā ir zupa, noteikti daudz košļāt jau to pārtiku nevajag. Košļāšana stimulē siekalu ražošanu, kas ir svarīga zobu veselībai. Siekalas satur tādus minerālus kā kalcijs un fosfors, kas savukārt palīdz mūsu zobiem atjaunot emāliju un novērst kariesu. Papildus fizisks process tāds kā košļāšana palīdz noņemt pārtikas atlikumus no zobu virsmas, kas savukārt mazina kariesa attīstības risku. Košļāšanas process ir ļoti svarīgs arī vispārējas veselības uzlabošana. Piemēram, pienācīga košļāšana var palīdzēt cīnīties ar tādu problēmu kā vēdera pūšanos, jo mēs sagatavojam pārtiku jau iepriekš mutes dobumā un tad novirzam to tālāk, kas arī palīdz un atvieglo mūsu kuņģim sagremot to un mazināt vēdera pūšanos. Otrām kārtām, pienācīga košļāšana palīdz mums kontrolēt svaru tādā veidā, ka sāta sajūta nonāk līdz smadzenēm diezgan laicīgi, un tad mēs neapēdam tik lielas porcijas, cik varējam. Un vēl ļoti svarīga lieta ir garšas izbaude. Rūpīga košļāšana palīdz labāk izbaudīt ēdienu, sajust tekstūras un garšu. Atceries, ka pienācīga košļāšana ietekmē ne tikai tavu veselību, bet arī tavu zobu veselību.